Es esmu pirtniece Aulītes pirtiņā, savā pirtiņā. Un ikdienā mazgāju cilvēkus. Vai to var teikt peru, bet vispār mazgāju. Un, ja es esmu labā savienojumā ar Dieviņu, tad Dieviņš viņus nomazgā arī no iekšpuses. Bet es tikai no ārpuses. Ar savām rokām, ar savu mīlestību, ar augiem, ar slotiņām. Latvijas pirtiņā. Daru ļoti daudz, ko es esmu vīkšēja. Zināt, kas ir vīkšēja? Vīkšēja tā, kur vada krustabu un kāzu godus, arī bēru godus. 3 lielie godi cilvēku dzīvē. Tātad krustabas, vedības un bedības. Es vadu viņus visus. Krustabas visbiežāk, tātad mazajiem bērniņiem, arī kuriem esmu taisījis pirtīžas, diezgan bieži arī krustabas. Kāzas, tātad latviski tagad mūsdienās to sauc par kāzām, bet kādreiz to sauc par vedībām, jo viņas ietvēra ļoti daudz posmus. Šobrīd tie posmi ir nolīdzināti līdz līdzināšanai un mičošanai. Tātad latviskas tradicionālas kāzas ar noslēgumu. Un bedības, tas ir cilvēku pēdējie mūža godi. Tātad cilvēku pavadīšana uz aizsauli. Un vēl es mācu svinēt gadskārtas. Tad cilvēkiem arī mācu dziedāt tautas dziesmas, mācu spēlēt kokli, mācu topošos pirtniekus un mācu savu suni. Mācu savu suni klausīt un vedu savu suni uz suņu skolu. Jo mums ir ļoti, ļoti gudrs suns, un mums liekas, ka viņš gudrībā mūs drīz pārspēs. Un tāpēc mums ir jāmāca savus suns labi uzvesties un sagaidīt ciemiņus un cilvēkus mūsu mājās. Arī tā ir prasme mācīt. Man ļoti patīk gatavot ēst. Es lutinu savu vīru ar ēdienu. Un mums ir arī liels augdors. Arī tas ir jākop. Un arī zāli ir jāpļauj. Un arī jāaudzē dārzeņu priekš sevis, gurķu, tomāti. Es arī skābēju dārzeņus, gurķus un tomātus. Tātad es no rīta ceļos un es esmu vienkārši sieva. Un vienkārši cilvēks, kurš ceļās un dara savus mājas darbus. Un tad es dodos arī savus mājas ietvaros uz savu darbu, uz savu pirtiņu. Un no pirtīs mājās nāku, es atkal nāku. Kā mamma, kā sieva, kā mājas saimniece. Un tad attiecīgi vai nu skolotāji, daudz tās cepures jāmaina tā ikdienā, bet tā ikdiena ir ļoti, ļoti piepildīta. Interesē viss, kas ir saistīts ar latviešu tradīciju, pētu tautas dziesmas, lasu ticējumus, lasu pasakas, mēģinu saprast, kas šajās pasakās ir pateikts un kādā veidā pateikts, lai paplašinātu savu pasaules redzējumu tieši šajā mūsu tradicionālajā uztverē, lai saprastu. Man ir ļoti svarīgi, lai saprastu, kāpēc latvietis ir svinējis konkrētus svētkus un kā viņš ir svinējis. Man nekas nedara ķeksīšu pēc. Man vajag saprast dziļi un saprotami, kāpēc un kādēļ tas ir darīts. Dziedāts, ēsts, piemēram. Kāpēc cūkas kāju ēd, nobraucot, iekožās cūkas kājā, nobraucot no kalna. Tas ir svarīgi. Šīs mazās nianses ir ļoti svarīgas, lai šo tradīciju piemērotu mūsdienām, lai izprastu tradīcijas vērtību mūsdienās. Latviskums. Pirmkārt jau tā ir mīlestība pret zemi, pret savu zemi, kurā es esmu piedzimusi un dzīvoju. Tā ir mīlestība un cieņa pret šo vietu, kur es esmu piedzimusi. Latviskums tā ir pateicība un mīlestība pret saviem senčiem. To, ko visu viņi mums šo ļoti, ļoti lielo mantojumu ir atstājuši. Un paldies visiem tiem, kas viņu ir saglabājuši, lai mēs viņu mūsdienās varam lietot. Latviskums un nozīme. Man ir nozīme ēdienam, latviskam ēdienam, tas, kas izaug mūsu zemē. Uz mūsu zemes, mūsu produkti, saprast, kāpēc un tieši mūsu reģionā, kā ir ēduši cilvēki, ko viņi ir ēduši. Un ēdiens, tas arī ir latviskums. Jo mēs taču visi zinām mūsu brīnišķīgo rupmaizi kārtojumu, piemēram. Jā. Rupmaize, tā ir smarža, kuru es esmu ņēmusi līdzi arī pasaules ceļojumos, braucot ar dēlu hokeja izbraucienos. Manā koferī vienmēr bija rudzklaips.
rudzu maizīti, ko vakarā ejot gulēt pasmaržot. Jo rudzu maizi smaržo pēc mājām, pēc zemes, pēc senčiem, pēc Latvijas. Jā, rudzu maize, tas ir kaut kas ļoti, ļoti īpašs. Un vēl turēt godā arī šos mūsu tātad tautas tērps, tātad saglabātais tautas tērps, vienalga, vai tas ir arheoloģiskais, vai tas ir etnogrāfiskais, tātad prasme ar godu nēsāt savu sevis radītu tautas tērpu. Tātad kāds tērps, kurš ir īpaši veidots īpašiem godiem. Un man ļoti, ļoti patīk gan šie arheoloģiskie tautas tērpi, kas ir pat ļoti, ļoti sens slānis, un tu tikai var nojaust, cik mūsu cilvēki ir bijuši bagāti. Pēc tā rotu daudzumu un pēc visa. Bet arī šis brīnišķīgie mūsu svītrainie vai rūtainie bruņķi. Viņi tik ļoti skaisti parāda katru Latvijas krāsiņu, dabas krāsiņu. Šajos dziesmu svētkos vasarā tie krāsainie bruņķi visi rindiņā, tu var redzēt visu Latvijas skaistumu, gan ziemā, gan rudenī, gan pavasarī, gan vasarā. Tā ir Latvija. Tas ir šis skaistums, tas ir šis latviskums. Šobrīd no latviskajām vērtībām droši vien pirmajā vietā ir tautas dziesmas. Tautas dziesmas, jo mūsu tautas dziesmas, tie mūsu tautas dziesmu pierakstītāji un Krišjāns Barons un arī tie, kas viņas ir apkopojuši un salikuši krājumos, viņas ir salikuši pēc sava skatu punktu un savas sapratnes, kas diezgan tālu ir no šobrīd mūsdienu sapratnes. Un, ja, piemēram, šobrīd latviskajā tradīcijā es saprotu, ka vārds ganīšana tas nav tikai par tādu dzīvu lopu ganīšanu, tātad tas tomēr ir tāds mūsu garīgā ceļa un garīgās spējas un tādas garīgās veselības pamats stūrakmeņi. Tad es saprotu, ka šīs ganīšanas dziesmas ir saliktas pilnīgi visas kopā. Un tas, ko es šobrīd daru, es lasu tautas dziesmas un ņemu ārā to, kas ir visnesaprotamākais, kur nav tieša gotiņu un cūciņu ganīšana. Tātad es uzgāju ganīdama birzai kuplu ozoliņu. Jā, vara saknes, zelta zaras idraviņu lapiņām. Šis pilnīgi noteikti viņi ir pie ganīšanas dziesmām, bet šis nav par ganīšanu. Tas ir viens saprast, kā šīs tautas dziesmas skan mūsdienās, kā viņas izmantot mūsdienās, kā no tautas dziesmām paņemt spēku mūsdienās. Un mēs, protams, varam teikt, ka tās tautas dziesmas spēka tautas dziesmas nav pareizas, viņas nav pareizā melodijā, viņas nav saliktas pareizi, kurš viņām ir autors. Manuprāt, nav tāda vārda vispār pareizi vai nepareizi. Dainas pieder mums visiem. Dainas ir mūsu īpašums. Un ja mēs ņemam kādu tautā pierakstītu melodiju, mēs drīkstam izmantot un likt savu dainu secību. Jā, mēs nedrīkstam mainīt tur garās tautas dziesmas, kuras ir tieši sakopotas, piemēram, par garo pupu, ir tās tautas dziesmas, saucās garās tautas dziesmas, viņa arī pierakstīta daina ir ļoti, ļoti daudz rindiņām. Un tad tā ir, tu uzliec vienu melodiju, bet visas pārējās tautas dziesmas, viņas ir saliktas no 4 rindītēm. Un mēs nevaram teikt, vai Pēteris, vai Jānis, vai Antons viņas ir saliktas pareizi vai nepareizi. Mums nav par to spriest. Mēs varam salikt arī savu secību. Un arī šī secība būs pareizi. Ir svarīgi, lai tas uzrunā, lai ir stāsts, jo arī katra tautas dziesma ir stāsts. Un šis šobrīd ir ļoti, ļoti aktuāli. Mēs tautas dziesmas esam nedaudz atstājuši novārtā. Mans sapnis, protams, būtu viņas apkopot tādās, manuprāt, loģiskākās sadaļās šobrīd mūsdienām atbilstošākās, lai arī jaunā paudze viņas lasot, saprot, par ko ir tas stāsts. Jo šobrīd jaunai paaudzei, man gribētos teikt, 20 plus vai 30 plus šobrīd, pat 30 plus, viņas nav saprotams. Ļoti, ļoti daudz nav saprotams, jo skolā šo nemāca. Skolā šo vairs nemāca. Un man ļoti, ļoti gribētos, lai Latvijas skolās atgriežās šīs mācības par tradīciju, jo mēs mācamies šobrīd dažādas citas tradīcijas,
bet esam absolūti pazaudējuši latviešu tradīciju. Un arguments, ka mums nav skolotāju, nestrādā. Tas nozīmē, ka skolotājiem pašiem ir jābūt vienam skolotājam, kas apmāca citus skolotājus, kuri var aiznest šo bērniem. Un paldies un visi cieņi tiem skolotājiem, kuri šobrīd to dara privātā iniciatīvā, tātad arī savu vēlmi pēc. Jā, bet tādu nav daudz. Un otrs, ko man ļoti, ļoti gribētos, tātad šo tradīciju ar tautstērpiem, tātad skaidrot cilvēkiem, nevis viņus bārt par to, ka viņi nepareizi piemēro un lieto tautstērpu, bet saprotamā veidā stāstīt. Stāstīt, kas ar ko, kāpēc varbūt tās tie svārki, kur ir varbūt tās šobrīd sausti un uzdrukāti Ķīnā, īsti nebūtu tā kā piemēroti, lai ar viņiem iet latviskā rituālā. Bet ir jāsaprot, kā arī mums, piemēram, nav vienmēr šie svītrainie, tie ir tikai godu svārki. Jo ir arī vēl parastie svārki, kas ir lindraki, kurus nevilka godos. Bet cilvēki ikdienā viņus var nēsāt, tas nenozīmē, ka tas ir slikti. Tātad šo izpratni par tradicionālo apģērbu un svētku apģērbu, tātad cilvēkiem izstāstīt. Tāpēc, ka šis lielais un skaistais tautastērps, ko mēs pazīstam ar visām, vienalga entajām villainēm vai, piemēram, arheoloģiskajām ar daudz rotām, šis tautastērps ir tikai godu tautastērps. Neviens šādu tautastērpu nevilka gadskārtās, bet mums velk, jo nav izpratnes. Šo gribētos ļoti. Un tātad tautastērps un tautas dziesmas un šo tautas dziesmu lietojums ikdienā izstāstīt cilvēkiem, cik ļoti spēcīgs ir mūsu dainas. Droši vien vislielākais izaicinājums ir dzīvot 7 dienu sistēmā, jo visa tradicionālā, mēs gan nezinām, vai tās ir 9 vai 5, bet noteikti ne 7. Tas droši vien tā kā jokam ir, un jokam jau skaidrs, ka kalendāru neviens īsti nemainīs. Tomēr vislielākais izaicinājums ir svinēt svētkus tajās dienās, kad ir darbdienas. Tātad mūsu latviešu tradicionālie svētki, kas ir Ziemassvētki un Lieldienas, ne šā vārda kristīgajā izpratnē, tomēr netiek svinētiem paredzētajos datumos. Un tātad, kad man ir Ziemassvētki, piemēram, 21. decembrī, tad pilnīgi noteikti nevienam nav brīvdienas. Un, lai šos svētkus nosvinētu, ir jāpārkārto daudziem savu dzīvi. Un tā kā mēs esam vieni no tiem, kuri organizē šos svētkus, un paši jau tā kā neesam tādā piesaistītā, kur mums katru dienu ir jāiet darbā, mēs esam savu dzīvi sakārtojuši. Bet es redzu, ka cilvēkiem, lai viņi nokļūtu uz mūsu svētkiem, ir ļoti jāpārkārto savu dzīvi. Gan uz Ziemassvētkiem, gan uz pavasara vienādībām, tātad Lieldienām. Mēs šos svētkus, mums šie svētki nav brīvas dienas. Jā, un šis ir izaicinājums. Tātad arī Jāņi, tad, kad mēs svinam savus Jāņus 21. jūnijā, 22. Tad parasti visi tikai gatavojās svinēšanai. Un tad, kad es saku, es jau savus nosvinēju, tad saka, kā tu nosvinēji, kāpēc tu nosvinēji? Tāda ir tāda neizpratne. Joprojām ir cilvēki, kas par šo dzird pirmo reizi. Un tas ir viens no maniem tādiem lieliem pārsteigumiem, kā cilvēks dzīvot Latvijā, var neko nezināt par šo. Šis būs noteikti lielākais izaicinājums. Un otrs lielais izaicinājums ir tātad tradīcija. Ir tradīcijas sargātāji kopēji, un ir tie cilvēki, kuri tradīciju lieto ikdienā. Es esmu no tiem cilvēkiem, kas tradīciju lieto ikdienā. Pielieto savos rituālos, lietoju pirtiņā, taisu krustabās, tādā izpratnē, kā es viņu saprotu. Un tradīcija kopēji parasti saka nepareizi. Tā nebija. Tradīcijā tā nebija. Un šis ir tāds diezgan liels izaicinājums, tāpēc mēs neesam vienoti. Vieni saka tā, citi saka citādāk. Un es kādreiz par to ļoti, ļoti dusmojos, bet šobrīd es saprotu, ka tradīciju sargi ir tāpēc, lai nosargātu šo seno pirmatnējo tradīciju. Un viņiem būtu jāsaprot, ka ja mēs gribam to tradīciju iedzīvināt, tas ir tā kā ir sausas puķes un ir dzīves puķes un ir podu puķes. Un tradīcija kopēji un sargātāji, nevis kopēji, gribētu teikt sargātāji,
ir tie, kuri ir tāda sausziedīti, kuri jau savu ir atdzīvojusi, ir ielikta vāzē, viņa izskatās gana smuki. Mēs viņai varam notraukt putekļus un taisīt no viņas kompozīcijas, bet mēs viņu nekad nevaram šādā formātā padarīt dzīvu. Nekad. Un vienam patīk tā sausziede, bet citam nē. Jo nevar jau uztaisīt par sausziedēm rozes, nekad tu neuztaisīs tik skaistas. Un sausziedīte tam ir arī domāta, ka viņa ir sausziedīta. Nu, es tagad, kad tāds puķkopības meistars agronāms runāju. Nu, jā. Bet un visvairāk aizvaino tieši šis, tu dari nepareizi. Ja tu dari citādāk, tu dari nepareizi. Bet, manuprāt, tradīcijā nav vispār tāda pareizi vai nepareizi. Tātad jūs turat tradīciju un sakat, labi, malači, daram tā, varbūt varētu pamainīt, varbūt šis īsti tā kā nav bijis, tādā sadarbībā, nevis pretību stāvēšanā. Šis ir tas pats, ko tikko minēju ar tautas dziesmām. Tātad ir tautas dziesmas, kuras ir viens salicis, un cits ir pieņēmis, ka tas ir ļoti pareizi. Tur tā tantiņa tajā 1913. gadā, piemēram, ir atcerējusies no tās tautas dziesmas tieši 2 rindiņas, bet tā melodija ir ļoti, ļoti skaista. Un, protams, ka viņai kāds ir pielicis vēl rindiņas klāt. Savā izpratnē. Un mums saka, nē, tas nav pareizi. Bet kā lai šo melodiju skaisto ripina tālāk, ja viņa neskan? Un tāpēc cilvēki, kuri lieto tradīciju, viņi pieliek kaut ko klāt. Un tad ir kādi, kuri saka, nē, šis nav pareizi. Bet ja tev šis nav pareizi, nelieto. Dari pa savam. Pasaule no tā paliks tikai skaistāka. Šis ir lielais izaicinājums, tā pretī stāvēšana, kas ir pareizi un kas ir nepareizi. Tāda ļoti, ļoti stingra. Un man šo gribētos padarīt nevis par tādu pretī stāvēšanu, bet par tādu sadarbību. Šitā. Nevis šitā, bet šitā. Un tas būtu ļoti, 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 ļoti skaisti. Un es domāju, ka mūsu Latvija tikai no tā iegūtu. Un mūsu tradīcija tiktu lietota un kļūt arvien dzīvāka un iespējams plašāk izmantota. Jo mūsu tradīcija ir spēcīga. Cilvēki, kuri dzīvo tradīcijā, to es redzu no malas, viņi parasti ir spēcīgāki savā dzīvē un savā emocionālajā noturībā kā cilvēki, kur nedzīvo tradīcijā. Tā kaut kā.